Šobrīd es filmēšu jaunu video, jauna tipa video, kādu es vēl nekad neesmu taisījis. Apskatu par Audi jaunumu, par Audi kā ražotāja jaunumu, un šobrīd tas būs šie jaunumi par Audi A4, A5 pārmaiņām. Jūs atstājat komentāros, vai man šāda tipa video arī taisīt, kur es pastāstu par jaunumiem, ko Audi paziņo, laiž gaisā vai kā tam līdzīgi. Ja būs interesanti jums, taisīšu arī nākamreiz. Ja nebūs interesanti, tad šis būs pirmais un vienīgais. Tā kā atstājiet lūdzu savus komentārus. Čau visiem! Daudzi, kas seko līdz Audi jaunumiem, zinās, ka nesen tika prezentēts jaunais Audi A5. Un tas Audi A5 ir tā kā Audi A4. Respektīvi, Audi kā ražotājs, kā brands ir atteicies no vārda Audi A4, vismaz teorētiski, un tagad tas Audi A4 ir Audi A5. Varētu pat teikt, viņi samiksēti kopā kā esošais Audi A5 ar Audi A4, vismaz vizuālajā tēlā. Kāpēc tas tā ir noticis, ko tas nozīmē un kā vispār izskatās jaunais Audi A5, par to mēs parunāsim šajā video. Bet šis iezīmē kaut ko jaunu, ko mēs sagaidām nākotnē. Tāpēc paskatāmies, kāds būs jaunais Audi A5. I'm proud to present the all-new Audi S5 R1 and A5 sedan. Turn the lights on. I'm Luisa from Product Marketing Team, and I'm really proud to present these two beauties together with my colleagues from Exterior Design Jakob and Interior Design Team Matthijs. The next generation A5 is a complete new car. It is the first model based on Audi's new premium. Ko mēs no šī visa saprotam? To, ka tas ir jauns, pilnīgi jauns modelis. Tā nav kaut kāda esoša platforma, no kuras, uz kuras uzliekam Audi A4, pārtaisam to Audi A5 un tam līdzīgi. Nē, tas ir pilnīgi jauna platforma, uz kuras uztaisīts pilnīgi jauna automašīna, kas ir Audi A5. Vizuāli izskatās ļoti glīta. Pat nedaudz kaut kādās niansēs, vismaz šis sedans atgādina BMW jaunākās paudzes. Vizuāli bišķiņi ir tiešām tāds ļoti sportisks, agresīvs Audi. Tas man ļoti patīk. Platform combustion, short PPC. Using the PPC brings several advantages. The model gets more roominess and Kā mēs saprotam, tad pateicoties šai jaunajai platformai, beidzot Audi A4 ir ieguvis masivitāti salonā, ietilpību, ko vienmēr tas man ir kaitinājis, ka Audi A4 ir maziņš. Patiesībā, ja es apsēžos, kā man ir ērti, aiz manis principā nevar sēdēt, un arī kā arī es pie stūres nevaru iesaisties tik ļoti komfortabli, kā es gribētos, jo Audi A4 ir bijis maziņš. Tagad, pateicoties jaunajai platformai, viņi spējuši panākt, ka Audi A5 tagad būs krietni vien ietilpīgāks. Passenger cabin, especially in the second seating row. Additionally, the new A5 is the first combustion engine model based on Audi's new electronic architecture. The product substance grows beyond today's A4 in standard and optional equipment. Consequently, this leads to renaming A4 into A5. And these bigger...
Kā mēs saprotam, tad Audi A5 tagad sauksies Audi A5, vienmēr mums atgādinās Audi A4, jo tas ir tā kā tagad neliels tāds mikslis, bet jā, pieņemsim faktu, ka jaunie būs Audi A5 un viņi būs iekšdedzes dzinējam domāta platforma. Tātad mums būs divas platformas. Būs tikai vienīgi elektrisko dzinēju platforma, ja tā to mēs varētu teikt, un iekšdedzes dzinējas platforma. Un iekšdedzes dzinēja platforma šobrīd mums jau ir Audi A5. Dimensions are also the perfect baseline for the sporty and athletic exterior design. So let's talk to our exterior design colleague for more details on this beauty. Jakob. Exactly, Luisa. The Audi A5 and S5 models represent the sporty essence of our design DNA. Let's turn the car into the side and I'll explain you what I mean by that. A long wheelbase, huge wheels and a long bonnet. Protams, ļoti grūti saprast, ko domāts flare, fenders vispārējais, un fenders vispār ir spārns. Ļoti interesanti, kā kurā valstī sauc šos spārnus, bet principā nevis ļoti, bet garāka riteņu bāze, kas ir forši, masīvākā, līdz ar to arī lielākie diski priekšā, un pati mašīna krietni vien lielāka, agresīvāka un sportiskāka, ko Audi vienmēr mēģinās panākt savām mašīnām, lai tās būtu sportiskas un tajā pašā laikā ļoti komfortablas. Flared fenders and sculpted listers represent Quattro in its purest form. You get a really shallow greenhouse that sits far back on the body and shows dynamism already when the car is standing. Cleanly integrated detail. Kaut kas jauns no Audi puses, manuprāt, varbūt kaut kādos e-tronos jaunajos līdzīgi ir, es neesmu pētījis, bet Audi ir beidzot iestrādājis iekšā durvju rokturus pašās durvīs. Vairs nav nekādas izvirzījumi durvju rokturiem, nav tā, ka tev kā klasiskajām mašīnām jāparoja rokturs vai kā tam līdzīgi. Tagad viņš ir iestrādāts iekšā un visticamāk tev ir jāieliek roka pašā tajā durvīs iekšā un jāpiespiež kāda poga, lai atvērtu vaļā durvis. Tā kā tas ir forši, ir viens monolīts dizains, vienīgais, kas uz āru izieties poguļi, tā kā ļoti, ļoti forši, skaisti, man ļoti patīk. It's like door handles and sensors blend nicely into the clean and minimalist design. On the Avant, this really inclined seat post stands in a super nice contrast with these bulging rear fenders and make the car stand really dynamic and bold on the road. Let's have a look at the face now. We have a complete new front architecture with a really low. Ko mēs priekšā redzam? Priekšā mēs redzam labi šie lukturi, kas ir, tie man atgādina to pašu B9 faceliftu un tiem pašiem A5. Šobrīd A5, kas ir sarežoti jaunajiem faceliftiem, ir šī te jau līnija lukturi augšpusītē ļoti līdzīga kā šeit, bet kas ir savādāks un gandrīz tāpat kā BMW savu priekšējo reisti visu laiku kādā veidā modificē, un Audi izstāsta, ka šobrīd atsakās no lielās priekšējās reistes, bet kā mēs redzam, šeit mums ir jau šaurāka, mazāka reiste, un reiste nav pa visu priekšu, bet pasmies apakšējā daļa jau ir brīva priekš sensoriem, citām nepieciešamām lietām. Visizmāk, ka tur apakšā izstāsta, ka intercooleris dzesējās, un tā reiste ir pat daļēji tikai vaļā, jo puse, kuri numurzīme, viņai vienkārši aiztaisīta ciet, un vēl augšiņai bišķiņi vaļā. Tā kā arī vizuāli no priekšas mēs redzam diezgan lielu atšķirību. And wide honeycomb grille. It's flanked by very slim and precisely designed headlights. The rear end is also very dynamic. This sharp edge pronounces the width of the car, makes it look planted and looks really progressive together with the rear taillight band. Jāņem vērā, ka šobrīd tiek apskatīts Audi S5 variants, un ņemot vērā, ka tas ir S5, tad S versijas, protams, ir tādas sportiskākām niansītēm, visiem difuzoriem, visu pārējo. Es domāju, ka parasts Audi A5 neizskatīsies varbūt tik brutāli forši.
Iespējams, viņiem būs tā pati S-Line komplektācija, kur būs līdzīgi forši nostrādāts, bet, protams, modelīts izstāsta ļoti labi ar šo kopējo LED aizmugures gaismu, kā sākumā parādījās tiem pašiem Q8, izstāsta ļoti, ļoti glīti. Down to the diffuser, we have a really sculpted S-specific diffuser that looks high quality and also contains genuine tailpipes. Lighting is a really important aspect of our design. The Audi A5 and S5 feature new digital lighting technologies, such as the digital OLED rear lights with a full-width LED light stripe. With the active digital light signature, the car magically comes alive. You can see how it starts. Ļoti interesanti. Nezinu, vai jūs to esat ievērojuši vai zinājāt, Audi ir vienmēr bijis, manuprāt, viens no pirmajiem advancētākajiem uzņēmumiem, ražotājiem automašīnas, kas ir tieši ļoti, ļoti augstā līmenī ar apgaismojumu, un šī aizmugurējā jau lukturis, augstviņu tā, ir atkal high-end, manuprāt, pirmie, kas kaut ko tādu uztaisa, ka ir iekšā tajos lukturos tā dzīvība, pulsācija. Nezinu, vai šī braucot vienkārši tev arī tie lukturi mainīs tur krāsiņas, toņus, ne, bet šos zīmējumus visu pārējo, bet izstāsta atkal ļoti, ļoti labi. Jautājums, vai tas ir kaut kādā pamatkomplektācijā, vai atkal šādi forši lukturi ir papildus naudu jāieliek iekšā. Breathing digitally. We call it aesthetics in motion, and it's our way to show Vorsprung durch Technik. Correct, Jakob. With Matrix LED headlights and the next generation digital OLED taillights, the new A5 enables communication light that communicates with other cars, for instance, in warning situations. Interesanti, kas bišķiņ jāpatina uz aizmuguri, pamēģināšu šitā. Jā, kas ir interesanti, ka ieslēdzot avārijas gaismas, arī aizmugurē reku iedegās tā kā trīsstūrītis tāds brīdinājums signāls. Tā kā ļoti, ļoti interesanti padomāt par visādām niansītēm, tiešām ļoti forši. Coming from exterior, let us now have a closer look into the interior. Uzreiz, ko mēs interjerā no šejienes redzam, ir pasažierim kaut kāds sava veida displejs. Nezinu, cik viņš daudz tur varēs kaut ko darīt. Un ir izstāsts, ka priekšējais panelis ir viens monolīts, gan kā viduskonsolē, gan kopā ar spidometru paneli, kas ir ļoti interesanti. Man šķiet, ka kāds ražotājs cits jau kaut ko tādu taisa jau. The interior is more than ever tailored to the needs of our customers. Both drive. Ko mēs šeit atkal ātri redzam to, ka mums klimata kontrole tiek veidota ar skārienjūtīgu maliņu ekrāna apakšā, kas man nepatīk. Man tomēr gribētos fiziskas pogas kaut kur apakšā, gluži kā tas bija B9. Tas ir, manuprāt, uz ko vajadzētu tendēties, bet Audi šoreiz izdomāja, ka laikam visa tā klimata kontrole būs pieejama apakšējā līnijā pašā ne konsolē, bet displejā. Displeja dizains kā tāds, man gribētos bišķiņ kaut ko mūsdienīgāku, bet varbūt tur ir dizaina opcijas kaut kādas. This approach. Within perfect reach of the driver, you will find our masterpiece, the curved Audi MMI panoramic display. OLED technology at your fingertips. Now that's fantastic. It's so thin, it seems to float, especially at night. Wow! Īsnībā ļoti šīs krāsas, ja mēs braucam pa tumsu, un šīs krāsas nav baigi spilgtās, tas ir forši, tev nenogurdina acis, un tu visu tā kā redzi. Tādā ziņā šis minimalisms un šīs krāsu gāma ir patiesībā diezgan pat forši izvēlēta, acīs diezgan nespiež, un es domāju, ka arī pašu ekrānu var arī braucot izslēgt. Es ceru, ka izslēdzot ekrānu, tu izslēdzās tikai tā puse, kas ir centrā, nevis arī spidometrs izslēdzās ārā. The digital stage extends towards the passenger side, and there you find the nicely integrated MMI passenger display. And thanks to the active privacy mode, I can even watch a video while driving. Vēl viens jautājums ir tāds, vai šajā brīdī, kad pasažieris skatās savu ekrānu, vai tu no leņķa redzi, ko viņš skatās, ko pasažieris skatās. Jo pēc drošības, manuprāt, vajadzētu būt tā, ka tu
šofera pusē braucot, tu skatoties pa labi, tev vajadzētu būt tā, ka tu neredzi, ko pasažieris skatās, lai nenovērstu tavu uzmanību. Nezinu, vai šeit tā ir vai nav. Driving without distracting you. Protams, Isn't that cool? It's fantastic. ikoniskāko video Further ieslēguši. highlights are on offer. Jo šeit izstāsta, ka no sāna tu redzi. Bet vai varbūt tas ir filmējot tavu video kameru tikai. Tagad parunāsim par Audi A5, un par ko es sākumā runāju, ka tas atgādina Bambi. No šī leņķa tas atgādina Bambi. Godīgi. Viss šis aizmugurējais izvirzījums, šī slīpā vietiņa, bišķiņa atgādina Bambi aizmuguri. Būsim atklāti. Tās augšējā spura, bišķiņa Bambi atgādina, kas varbūt pat nav tik slikti. Bet tāpat ļoti skaisti man patīk, ko Audi ir izdarījuši ar jauno pārvērtību. Yeah, absolutely, Luisa. The sedan is my absolute highlight of the A5 family with this long stretch. Un šo pat vairs nevar nosaukt par tipisku sedanu, jo mēs pastamies sedanam tā bagažnieka daļa. Viņš varās tikai bagažnieks vaļā. Šeit jau varās vaļā viss loks ar bagažnieku. Līdz ar to tas vairs nav tā kā tipisks sedans, bet tas ir sportbags, manuprāt, tā viņš saucās. Roof bow, the really fast C-post, very short decklet, and despite the really coupe-shaped silhouette, it offers high functionality due to this big tailgate, so blending function with style. Good job, Jakob. Absolutely in love with these models. I'm really looking forward bringing them on the road. Lūk tā. Ļoti, manuprāt, interesanti. Jaunas mašīnas, manuprāt, beidzot Audi dizainiski ir nostrādājuši un arī interjers ir ļoti labs. Automašīnā šī vidējā klase beidzot palikusi lielāka, kas atkal ir, manuprāt, ļoti tas, kas bija vajadzīgs, jo Audi A4 bija maziņš, Audi A5 bija arī maziņš savā ziņā. Tagad tas ir visi lielāks, bet par ko mēs te runājam? Kāpēc tika nomainīts nosaukums uz Audi A5? Jo Audi plāno, cik es saprotu, visus nepāra skaitļus likt kā iekšdedzes dzinējus, modeļus ar iekšdedzes dzinējiem un visi pāra skaitļi ar elektromotoriem. Attiecīgi jaunais Audi A4 būs pilnīgi elektrisks, jaunais Audi A6 būs pilnīgi elektrisks, Audi A7 kļūs par Audi A6 vai šī brīža Audi A6 kļūs par Audi A7. Līdz ar to, manuprāt, mēs drīzumā dzirdēsim jaunumus par to, ka Audi A6 tiek nomainīts nosaukums uz Audi A7. Audi A8 jau paziņos, ka nākamais būs pilnīgi elektrisks. Q8 nākamais būs elektrisks. Audi Q4 jau ir elektrisks. Audi Q7 visticamāk paliek ar iekšdedzes dzinēju, un es nezinu, vai tur ar nosaukumiem kaut kas mainīsies, varbūt parādīsies kaut kāds Audi Q9, tāpēc Audi vismaz mums padarīs dzīvi vieglāku, nebūs kaut kādi mistiskie nosaukumi, kaut kādi, nezinu, kaut kādi mitriskie, tāpat kā e-tron GT, tā kā e-tron GT, un pēc tam nākamais, pieņemsim, viņi taisītu jaunu modeli, būtu kaut kāds Megatron GT vai kaut kas tam līdzīgs. Es kā humoram. Respektīvi, ļoti forši un ļoti glīti. Manuprāt, ļoti glīts Audi A5 jaunais. Līdz ar to mēs gaidām jaunumus, kā arī nākamie Audi A4, šie elektriskie un Audi A6, viņi dizainiski būs pilnīgi blow off, viņi pilnīgi savādāk izskatīsies nekā mēs esam pieredzējuši skatīties uz klasisko Audi A4 vai Audi A6. Viņi dizainiski jau būs tādi futuristiski, ļoti ar savu niansi. Un šādā veidā, ka Audi viņu sasegmentē šādi, ka A4, A6 un tur A8 visi pārējie, viņi iet tādu futuristisko elektrisko ceļu. Tad Audi paldies Dievam pagaidām mums atstāja Audi A5, A7, varbūt A9 kaut kādu, tur Q5 un šādus te modeļus mums atstās ar iekšdedzes dzinējiem un vizuāli vēl tādus klasiskākus, kādus mēs esam pieredzējuši. Tāpēc, manuprāt, ļoti forši. Ļoti forši.
Ceru, ka jums šis video patika. Pirmo reizi kaut ko tādu nelielu apskatu taisu par šādām te lietām. Ceru, ka jums šī informācija bija liederīga un interesanta. Tāpēc paldies, ka skatījāties. Tiekamies noteikti kaut kad vēlāk, kad būs vēl kādi jaunumi.